Mēs esam brīnišķīga vieta bērniem un jaunām ģimenēm, alternatīvs mājadārziņš. Strādājam mājās līdzīgiem apstākļiem, harmoniski, mierpilni, daudz pavadam laiku brīvā dabā. Bērns var brīvi darboties ar dažādiem materiāliem, būt ārā vidē, iekštelpās. Šeit bērniņi var arī nākt uz dažām stundām dienā, lai sagatavotos turpmākajām dzīves gaitām lielajos bērnu dārzos. Par granta programmu Iedvesma mēs uzrunājām Olainas uzņēmēju darbības atbalsta centrā. Mūs uzrunāja brīnišķīgā Edīte Alksne. Pieteikšanās process šai programmai ir gana vienkārši, ja tev ir brīnišķīga ideja. Un ja tev ir ideja, tad tev principā viss šķiet gana elementāri un saprotami. Jo tu visā esi tajā iekšā un tu gribi izdarīt lietas līdz galam. Mērķis, kam mēs vēlējāmies rast šo finansējumu, ir eksperimentālā zona, kur bērni var brīvi darboties ar dabas materiāliem, smiltīm, eksperimentēt. Un, lai rotaļētos ārā, nereti ir nepiemērots apģērbs. Lai apietu šo te, mums radās ideja par ūdens necaurlaidīgu apģērbu. Šo unikālo ūdens necaurlaidīgo produktu, jaciņas, gan skolotājām, gan bērniem, interesantā kārtā izstrādāja iepriekšējā gada grantu programmas ieguvēja Zane ar savu uzņēmumu Be Dress. Vēl mūs ļoti aizrāva barbeletes metode, un arī šim mums izdevās iegūt līdzekļus, un mums šobrīd Lavandu namiņā ir līdzsvara platformas, kur bērni var darboties. Pateicoties šai grantu programmai, mums ir iespēja popularizēt savu zīmolu, to uzlabot un attīstīties. Mēs esam ļoti pateicīgi šai programmai, jo pateicoties grantu programmai mēs kļuvām atpazīstamākas. Mums radās jaunas iespējas, un es domāju, ka pats labākais mums vēl ir priekšā.